Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Tur laikam patiešām neko nevar izdarīt. Vasara ir tās izskaņā un gaisā jūtama rudens tuvošanās. Tādēļ arī šoreiz jaunajā dzīves pulsā kopā ar Tirdzniecības centru Valleta gatavosimies jaunajai rudens sezonai, gatavosimies jaunajam skolas gadam. Pasniedzējs, kas iedvesmo apgūt tehnoloģijas nevien jauno paudzi, bet arī savus kolēģus, dēvēts arī par labāko e-skolotāju un kopā ar bērniem cīņā vada robotus, gluži kā Holivudas filmās. Šajā raidījumā kopā ar jauno skolotāju Edgaru Bajerunu noskaidrosim, cik svarīgs attiecībās ar skolēnu ir humors un paviesosimies arī mehatronikas nometnē. Un vai 1. septembra vēsmas strāvos arī Gitas sagatavotajos 3 tēlos, par to visu turpinājumā. Stāsti, kā mēs atrodam savu dzīves ceļu un savu profesiju, ir ļoti dažādi. Edgar, kas tevi pamudināja kļūt par skolotāju? Es biju tā kā pabeidzis studijas Somijā, apmaiņas studijas, un atgriežoties Latvijā, tā kā gribēju izdomāt kaut kādas jaunas izaicinājumus, un paziņa mana vienā kopīgā pasākumā tā kā izaicināja mani pieteikties programmā Iespējamā misija, un es izturēju 1. kārtu, 2. kārtu, 3. kārtu, tas jau sāk kļūt interesantāk, tā es sāku. Tātad tā misija bija iespējama? Jā. Bet arī tev vecāki ir skolotāji. Kā tev liekas, vai šis te pedagogu gēns kaut kādā veidā iet arī no paudzes uz paudzi? Nezinu. Ceru, ka nē. Tādā ziņā, ka ceru, ka katrs cilvēks dzīves laikā var kļūt par to, kas viņš grib un kas viņš var būt, nevis, ka tas ir kaut kur gēnos ierakstīts, jo tas būtu diezgan drūmi. Siguldas pilsētas vidusskolā, kur tu pasniedz vēsturi un fiziku, tu esi arī Microsoft skolotājs eksperts. Kas īsti tā ir par lietu? Kāds izpaužas? Tā ir tā kā Microsoft starptautiska programma skolotājiem, inovatīviem izglītotājiem, kas izmanto tehnoloģijas mācību procesā, un tā ir vide, kur ir iespēja apmainīties ar pieredzi, informāciju, iegūt jaunas zināšanas un izmantot jaunāko, ko piedāvā Microsoft tieši izglītības procesā. Tātad sanāk, ka tu apmāci citus skolotājus? Jā, apmācu viņus ne tikai tās programmas ietvaros, bet principā jā, es apmācu, mēģinu pamācīt savus skolas skolotājus, kā lietot tehnoloģijas un arī citur vadu seminārus par to, kā izmantot tehnoloģijas mācību procesā. Un kā ir ar skolotājiem? Kādi viņi ir kā skolēni, vai viņi ir paklausīgi, uzcītīgi? Skolēni ir dažādi, ir paklausīgi, ir teicamnieki, ir tādi, kas izaicina, un ir tādi, kas neko negrib vai, nav īsti motivēti. Un tieši tāpat ir ar skolotājiem. Ir pilns spektrs, sākot no tādiem, kas grib kļūt labāki, tādi, kas, jau ir labi un grib darīt vēl vairāk, un ir arī, protams, par nelaimi jāsaka tādi, kas ne īsti grib, ne īsti var, ne īsti māku. Bet tu droši vien viņiem palīdzi? Cenšos. Katrs, kurš grib mācīties, var kaut ko iemācīties. Visbeidzot par, dress code, jeb ģērbšanās stilu. Kā ir ar skolotājiem vai skolēni pievērš uzmanību, kā skolotājs ir saģērbies, vai tas tomēr nav tik būtiski? Protams, es domāju, ka protams. Skaidrs, ka vīrietim skolotājiem ir nedaudz vieglāk, vai ne, bet ir, gan apģērbs, vai viņš ir tīrs, vai viņš ir, sakopts, vai skolotājs pusgadu nestaigā vienā un tajā pašā ādas vestītē, tas tomēr ir, kaut ko norāda. Es domāju, ka mēs savus skolotājus arī atceramies pēc tā, cik viņi bija odiozi vai kā viņi ģērbās. Tā kā papildus iedvesma varbūt. Jā, tāpat arī skolotājs, viņš var uz tēkraklu nesāt kaut kādu, izaicinošu citātu vai kaut ko, kas, asociē to ar mācību procesu. Es domāju, ar garderobu mēs arī varētu turpināt. Nedaudz vēlāk būs arī tehnoloģijas, bet tad par visu pēc kārtas. Skolotājs ir cilvēks, kas iedvesmo, gadās arī, ka izklaidē un galu galā izglīto. Un ir brīži, kad nemaz nemani, kā apgūsti ko jaunu.
Un līdzīgi kā ikvienā profesijā, arī skolotāja dienas gaitās nepieciešams justies ērti. Līdzīgi kā viesmīļiem ir vajadzīgi ērti apavi, es pieļauju, ka skolotājiem arī ir svarīgi, kādi apavi kājās. Mēs esam pie apavu plaukta. Jā, īstenībā ļoti svarīgi viena lieta, lai viņi būtu ērti, lai tu vari visu dienu nostāvēt kājās, lai tu vari skraidīt pa kabinetu un komandēt visu parādi. Līdz ar to, teiksim, ļoti svarīgi, lai kāja justos ērti, savādāk mugurā ātri sāk sāpēt. Un kuri tad no šiem te būtu tie īsti? Es pēdējā laikā ļoti iecienījis tieši Timberland apavus un tāpēc, kad ir kaut kāda viņiem interesanta sērija, kur ir ļoti tāda patīkama ērta zola, iekšiņa, jā, kas tā kā ir, kas tā kā saglabā to formu. Viņa nav gluži mīksta, bet viņa nav cieta un ir ļoti ērti staigāt visu dienu tādos, šādos apavos. Un arī glīti izskatās gal galā. Protams, jā, un teiksim, tur sākot no ādas līdz beidzot gandrīz ar tādiem puszolīdiem, vai ne, ko var, teiksim, pievilkt visādās dzīves situācijās. Plus vēl viņiem ir pietiekami laba kvalitāte, ka ar viņiem var staigāt arī vairākas sezonas, teiksim, un tev viņas neizjūgs lietas laikā un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka visu var izdarīt arī ar papīru, bet kādēļ gan tehnoloģijas neiesaistīt, ja tās atvieglo mācību procesu un pat padara to interesantāku? Tehnoloģijām pirmām kārtām ir jābūt iekšā kādiem produktivitātes rīkiem, kas kaut kādā veidā padara to procesu efektīvāku. Un tajā mirklī, kad viņš ir ātrāks, labāks, vienkāršāks, tad no to tehnoloģiju lietošanas ir kaut kāda jēga. Teiksim, stundā es varu sūtīt bērnus lejā uz biblioteku, un viņiem tas prasīs 20 minūtes, kamēr viņi atradīs īsto grāmatu, un tad vēl nevar zināt, vai tur tā informācija būs iekšā, vai ne? Bet, ja, teiksim, man stundā ir pieejams planšets vai teiksim, laptopi, tad viņi var atvērt māti Google un ļoti vienkārši to visu arī atrast un teiksim, izmantot to informāciju. Tas ir pilnīgi, jums skolā ir pilnīgi brīvi var izmantot planšetes, un tas arī padara to mācību procesu ātrāk, ērtāku. Man teiksim, pašam kabinetā ir komplekts ar planšetēm, un viņas arī tiek stundās izmantotas dažādos mācību priekšmetos atkarībā no vajadzībām. Mūsdienīgi. Man liekas, ka viena lieta tomēr papīra formātā ir patīkamāk, tā teikt, un man liekas, tā ir grāmata, vai salīdzinām ar tehnoloģiem, jo ir jau tomēr arī e-grāmatas, kā ar tevi, vai tev tomēr e-grāmata tuvāka vai papīra grāmata tuvāka? Papīra grāmata, teiksim, viennozīmīgi papīra grāmata, un man liekas, ka katru cilvēku kaut kādā mērā raksturo tas, cik viņam ir grāmatas mājās, protams, ka nav jātaisa kaut kāda milzīga biblioteka, bet pirmā lieta, ko es arī aplūkoju, kad es dodos pie kāda ciemos, ir, kas ir tavā grāmatu plauktā, un tad es varētu kaut ko par tevi pateikt. Mēs esam pie filozofijas plauktiņa. Jā, tas man tā sirdī tuvāks un ļoti skumīgi, gan ka pēdējā laikā tas plaukts vienmēr paliek tāds šķidrāks un mazāk tiek tulkots. Šis tas tiek tulkots un mazāk tiek rakstīts vai izdots, bet jā, tur vienmēr var atrast kaut ko interesantu. Šī bija tā, kur tu teici, jā, šī bija tā, ko es
ieraudzīju pavisam nesen, un arī viņi ir pavisam svaigi, ja nemaldos, pagājušā gada kaut kādā mirklī Stradiņu universitātes antropoloģijas, tā teikt, nodaļas darbinieku un dažādu filozofu rakstu krājums, teiksim, no tāda antropoloģijas viedokļa, kur apskatās, teiksim, uz drosmi, emocijām, apziņu, jaunrada vērtībām, brīvību, identitāti. Tā teikt, viegla literatūra. Viegla viņa gluži nav, vai ne? Tur arī mīlestība un nāve, protams, bet viegla viņa nav. Bet es domāju, ka interesanti, teiksim, cilvēkam pastīties. Apziņas paplašināšanai. Jā, ko cilvēki domā paši par sevi. Lai veidotos labas un cieņpilnas attiecības starp skolotāju un skolēnu, svarīgi ir skaidri spēles nosacījumi, no kuriem atkāpes nav, tā uzskata Edgars. Un ja jau par spēlēm... Kādēļ mēs esam šobrīd tieši pie šiem te lidmodeļu un dažādu auto konstruktoriem? Tas tāds, teiksim, priekš manis viens no hobijiem, ko es atklāju šajā vasarā, taisni gaidot dēlu piedzimšanu, bija tā ideja, ka varētu izveidot kaut kādus modeļus, lidmašīnu un lidojošu visādu agregātu un piekarnāt pie griestiem. Un tad es arī, teiksim, man liekas, pirmo reizi arī šajā veikalā nopirku helikopteru, ko es liku kopā, krāsoju un līmēju. Un izdevās, jā? Jā, ļoti skaisti. Bet es saprotu, tas ir arī tāds, protams, mazulim ir interesanti skatīties uz lidaparātu, bet tev ir interesanti un meditatīvi pats šis te veidošanas process. Jā, teiksim, es bērnībā esmu vienmēr gājis garām, domājis, kas tas ir īstenībā tas tāds feins sporta veids, jebkura vecuma cilvēkam, kam interesē teiksim, tehnika vai kaut kādas interesantas lietas un īstenībā var nopirkt. Relaksējošie konstruktori. Jā, tā uz pāris stundām, teiksim, lipināt, izkrāsot, salikt, diezgan, teiksim, interesanti. Ko ar detaļām un šādu mazu ķimerēšanos mēs varētu arī turpināt. Mēs dosimies uz mehatronikas nometni, bet tikmēr Gita turpina šeit pat Valets veikalos. Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Edgara ikdienas neatņemama sastāvdaļa noteikti ir dators, līdz ar to piedāvāšu viņam kādu no datorsomām. Ļoti daudz modeļu, ļoti daudz auduma veidi, kurā šos dators likt. Šie, teiksim, ir tāda sportiska tipa ar auduma apvalku, ir dažādas ādas somas, kā arī klasiskas, kas ir sākot no brūniem toņiem, portfeļa veidiem. Šis varbūt nebūtu Edgara tips, bet šāda te brūna vai arī patiesībā šī te zilā ļoti tāda stilīga, aktuāla, noteikti jaunam cilvēkam piemērota. Es domāju, ka Edgaram noteikti patiktu. Noteikti piedāvāšu Edgaram kurpes, kas ir izteiktā un spilgtā tonī, jo tas piederās pie viņa skolotāja dabas dzīvesveida, dzīves stila. Viņam principā stils sportiski klasisks, un šī ir tāda alternatīva starp klasisko apavu un starp sportisko, manuprāt, lieliski izvēle.
Gita vēl turpinās meklējumus 3 tēliem, bet tikmēr mēs ienirsim tehnoloģiju pasaulē. Vasara nav viena laiks, lai atpūstos. Tas ir ļoti labs brīdis, lai apgūtu ko jaunu. Tādēļ esam devušies uz Siguldas novada jaunrades centru, kur nedēļas garumā bērni no 1. līdz 7. klasei izzina elektronikas un mehatronikas pamatus, sākot ar lodēšanu un detaļu gatavošanu, beidzot ar programmēšanu un automatizāciju. Edgars vada arī pulciņu un skolēnu gatavotie darbi piedalījušies vienās no lielākajām šāda veida sacensībām Ziemeļa Eiropā, kur pulcējas aptuveni 2000 robotu. Un īstenībā visi pulciņu dalībnieki iesaistās tajā lodēšanā. Mēs to saucam par ķīniešu rūķīšu rūpnīcu. Tajā gala produktu tapšanā. Un gadu atpakaļ mums bija kosmo bumba, kas arī gaismas elements. Un tad diezgan iespaidīgi izmēra bumba, kas savukārt ir ar 6 kloķiem, kurus regulējot mainās gan gaisma, gan ātrums, kā viņi mainās, viss tas raksts. Un līdz ar to tas jau bija tāda veida instalācija, ka cilvēki varēja iet viņai klāt un mainīt tos slēģus. Un tas man liekas tāds mums diezgan interesants radījums tāds. Siguldas pilsētas vidusskolā Edgars pasniedz gan fiziku, gan vēsturi. Interesanti zināt, kurš no šiem priekšmetiem viņam pašam ir tuvāks. Nevar visu saprast. Fizika, vēsturi, pēc izglītības esmu filozofs, līdz ar to man viņas abas ir tā kā pakārtotas zinātnē vai ne, kaut kādai lielākai esmībai, bet man liekas, ka fizika ir ļoti svarīga kaut kādā veidā, nevis mācīt kā kaut kādu bubulu, par ko runā šobrīd sabiedrībā, ka dabas zinības tas ir kaut kas sarežģīts vai mācies, tad tev vajadzēs inženieri, bet dabas zinības īstenībā un fizika visvairāk ir vienkārši loģika. Izpratni par lietām, izpratni par dabu, izpratni par kaut kādiem procesiem dabā, gravitāciju, pievilkšanas spēkiem, magnētiskiem laukiem. Un tā vienkārši viss ir ļoti elementāra loģika, kas ir ļoti izskaidrojama. Mēs izmantojam likumus, lai izskaidrotu tos procesus dabā. Tādā veidā, man liekas, tā zinātne ļoti svarīga, lai iemācītu cilvēkus domāt. Kā skolotājs Edgars daudz joko un mēģina ar skolēniem veidot draudzīgas attiecības, jo, kā viņš saka, tikai no draugiem mēs kaut ko varam mācīties. Turklāt svarīgs arī savstarpējs godīgums. Vienīgā atslēga, kas man liekas, ir atklātums un patiesums, nemelošana. Numur 1, man liekas, visi mani skolēni zina, ka esmu gaužām atklāts un patiess pret viņiem. Es mēģinu arī kultivēt, lai neattīstās tāda melošanas kultūra. Piemēram, brīnumainā kārtā man skolēni nešpiko. Pie maniem, viņi nešpiko, tāpēc, ka viņi nevar nošpikot, bet arī pat, ja viņi rakstītu špikerus, viņiem ļaut izmantot, bet viņi to nedara. Kāds ir labs skolotājs? Tas ir jautājums, uz kuru vienas konkrētas atbildes nav. Līdzīgi būtu definēt, kāds ir labs cilvēks. Tomēr ir īpašības, kurām Edgara prāt jābūt skolotāja arsenālā. Īstenībā skolotājiem jābūt pirmiem, kurš var parādīt, ka, ja tu kļūdies, tad tev nav jābāž galvas smiltīs, bet ka tev ir jāmēģina kļūdu labot. Līdz ar to tādā ziņā skolotājiem būtu jābūt priekšzīmē kaut kādai nedaudz pazemībai, tādām lietām. Galvenais ir nedarīt kaut kādas cūcības skolotājiem. Vienmēr izskaidrot, kas ir jādara, vienmēr skaidram kritērijam, vienmēr skaidram kaut kādam procesam, kā lietas notiek klasē, vienmēr skaidram rezultātam, uz ko notiek iešana. Un tad pat par spīti tam, ka man ir draudzīgas attiecības ar skolēniem, ka mēs tur varam pasmieties, mēs tur varam kaut ko pārspriest, bet visiem ir skaidrs process, visiem ir skaidri spēles noteikumi. Līdz ar to nebūs tā, ka mēs visi kopīgi pasmejamies, bet tad es ielieku viennieku, vai ne, cilvēkam. Un nav tā, ka viņš apvainojās, ka viņam ir viennieks, jo ir skaidrs viņam, par ko tas ir. Ir skaidrs spēles noteikumi, kā lietas notiek. Līdz ar to ir kaut kāda konsekvence, ir kaut kāda sistēma. 1. septembris ir svētki skolēniem, viņu vecākiem un neapšaubāmi pašam skolotājiem, un gatavojoties jaunajam skolas gadam, Edgaram ir ko novēlēt. Es domāju, ka vislabākais domgrauds tās skolotāja dziesma, vai ne? Laimes veikals nenāciet klāt man rudenī.
rudenī man jābūt vienam, vai ne? Nu, tas tāds. Nu, es domāju, ka ja skolotājs padara to procesu pats interesantu priekš sevīm, tad arī tas process ir interesants skolēniem. Ja tu kā skolotājs var parādīt, ka tu esi aizrāvies ar kaut kādu lietu, tad arī skolēni aizrausies. Man liekas, ja tas būtu kaut kāds novēlējums vai domu grauds, tad man liekas, jo jebkurā mirklī, pat pēc 50 gadiem mācot vai darot vienu un to pašu lietu, cilvēks var joprojām ar viņu aizrauties. Un, ja tas skolotājs var aizrauties ar to, ko viņš dara, tad viņš arī var aizraut skolēnus. Ar tādu pašu aizrautību, kādu tikko redzējām, laiks ķerties klāt Gitas sagatavotajiem 3 tēliem. Un kaut kas man liek domāt, ka tie būs ļoti interesanti. Edgar, mūsu šīs dienas pirmais apģērba komplekts paredzēts principā ikdienas gaitām. Veidojot komplektu, es domāju par to, ka tu esi jaunais tēvs un noteikti tev ir padomā pastaigas ar ratiņiem, ar ģimeni. Līdz ar to ir tērps maksimāli ērts. Varbūt neierasts ir šīs te joggeru stilā bikses, kas ir 2 sezonu principā jaunums vīriešiem, kur pamatā ir šī te gumijas gan jostas vieta, gan bikšu lejas daļa. Teiksim, maksimāli, lai būtu šī te ērtība, tupjoties, lecot, skrienot un tā tālāk. Papildināja varbūt ne tik praktiskām gaišām sporta apaviem, bet, manuprāt, izskatās lieliski. Brilles, kas noderēs saulainās dienās, kā arī mugursoma, kādam piknikam, lieliktu termosu, augļus, maizītes un tā tālāk. Kopumā ir jāsaka, ka ir ļoti ērti par spīti tam, ka biksēs ir caurumi. Viņas tiešām ir, man liekas, ļoti ērtas. Šādas man šobrīd nav garderobē un varbūt, ka vajadzētu apsvērt. Jā. Un tu noteikti tādas dotos tātad pastaigās, jā? Jā, pilnīgi iespējams. Jā. Man prieks. Labi, ķersimies pie otrā komplekta. Edgar, mūsu šīs dienas otrais apģērba komplekts paredzēts konkrētam mērķim, tā ir zinību diena. Tas noteikti ir ne tikai bērniem, bet arī tev liels piedzīvojums. Līdz ar to nolēmu, sakomplektēt klasisku žaketi ar varbūt ne uzvalka biksēm, bet nedaudz brīvāku stilu biksēm. Man liekas, ļoti veiksmīgi ir šis krāsu kombinācijas zilais ar brūno. Jo ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem šī silti brūnā krāsa varbūt ir jāmāk atšķaidīt ar kaut ko tādu svaigu, un zilais ir noteikti viens no tiem, kurš veiksmīgi to dara. Lūk, žaketi noteikti, ja bikses ir gaišas, žaketi noteikti vajag tumšāku. Arī, lai pie sejas ir šis akcents. Siksnu kurpes ir saskaņots vienā tonī, kas varbūt ir tāds standarta etiķete. Tauriņš, kas papildina visu tēlu, un ļoti veiksmīgs arī šī vertikālā līnija brūnā kreklam. Manuprāt, ļoti skaists komplekts zinību dienai, kas ir ļoti laba alternatīva klasiskajam uzvalkam. Kā tu jūties, kā tev patīk? Jūtos ļoti labi, un es domāju, ka patiktu ne tikai man, bet arī skolēniem. Redzēt skolotāju svaigu. Jā, man prieks. Edgar, mūsu šīs dienas pēdējais komplekts paredzēts tavām darba gaitām. Zinību diena ir beigusies, dodamies uz darbu. Izvēlējos salīdzinoši košu tērpu. Šis džempers ir noteikti akcents visā tēlā, sarkanā krāsa, kā mēs zinām, piedod tādu raksturu un tādu stingrību patiesībā. Apakšā ir krekls ar ļoti interesantām šīm maliņām zilā tonī, kas tiek saskaņots ar pulksteni. Kas tev ir uz rokas, arī apavī zilā tādā pūderu tonī.
Džemperi pēc vajadzības arī var novilkt, ja paliek karsti, bet viss tas kopējais tēls ir it kā klasisks, bet vairāk uz šo sportisko novirzi, jo ir tieši šis džemperis. Manuprāt, veiksmīgs arī gaišās bikses. Viss kopā ļoti skaisti, krāsaini un ļoti pozitīvi. Kā tev liekas? Es domāju, ka kurpes ir ļoti ērtas un bikses arī ir vieglas. Līdz ar to, teiksim, skolā skraidot apkārt ir diezgan ērti. Protams, džempers ir smuks sarkanus, bet ar krītu viņš pakāpeniski rokas kļūtu baltas. Bet tā, es domāju, ļoti kompakti un ērti. Jā. Man prieks, paldies tev par šo dienu un man prieks, ka sastrādājāmies. Paldies. Neraugoties uz to, ka man 1. septembris šogad nebūs, es jau jūtos gatava jaunajam skolas gadam. Un, manuprāt, liels paldies par to jāsaka tev, Edgar, par iedvesmošanu tādai, lai skaists jaunā skolas gada iesākums un tev dāvanā atkopšanas līdzekļi no Well Professionals. Paldies! 1. septembris, lai nāk ar patīkamu satraukumu sirdī ne tikai skolēniem, bet ceru, ka arī pieaugušajiem izdosies pamodināt bērnu sevi. Lai skaists jaunās rudens sezonas iesākums un tiekamies jau pēc mēneša. Raidījumu atbalsta Well Professionals.